mums Latvijā ir arī tāda vēl grupa ar cilvēkiem, kas ļoti ņemās par dārziem, par siltumnīcām, puķes mīl. Vai tas arī kaut kā labvēlīgi ietekmē tos stresainos cilvēkus? Nu, teksim, protams, tur atkal saldas un laba ziema, slikta vasara. Es domāju, ka tur ir noteikti dārzniecība kā tāda. Viņa principā, te dažādi kolēģi es esmu dzirdējis, kas saka, bet tas, ko es esmu lasījis, ka viņi arī pie fiziskās aktivitātes skaitās. Jā? Mēs sakām, tur teikam soļošana, bet realitātē pietupiena, rakšana, dārzniecība jau skaitās. Ja tas cilvēks arī iedvesmo, saka, tu mazkustīgs, bet es dārzā strādāju. Un, protams, ka arī te ir tā interese, tas ir iešana veikalā, tas ir kaut kāda meklēšana stādi, kaut kāda salīdzināšana savā starpā, rūpes. Tas noteikti atslēdz, palīdz. Jo bieži vien mums ir arī tā vientulības jautājums, par ko mēs šodien nerunājam, bet cilvēki saka, man tur ģimene aizgāja, tur bērni tur un es esmu tur viens. Ja cilvēkam arī ir jāatrod kaut kāds mehānisms, kā viņš arī viens pats tiks ar sevi galā. To dienu aizpildīt. Jā. Vai tur būs lasīšana, vai tur būs tomēr saziņa draugiem, vai tur būs sazināties ar kolēģiem. Viņi saka, bet manā vecumā tur es tikai pa bēriem staigāju visu laiku. Tur diez kā nesanāk. Saku, vai tā ir dārzniecība, kas ir ļoti labi? Ja? Tas ir pirmais jautājums. Tā ir mana vieta, tas ir mans svētnīca. Ja?